Ventspilī pie Lielās Puķu dobes, Lielā prospekta un Lāčuplēša ielas krustojumā rosās pilsētas ainavu arhitekti un dārznieki, gaidot Ziedu dienu 2011. Šajā vietā pilsētas iedzīvotāji un viesi varēs apskatīt lielāko un krāšņāko puķu dobi. Šī tāda zīmīga vieta, kad brauc Ventspilī iekšā, tad nav faktiski neviena iebraucēja, kas braukt ar automašīnu un nešķērsot šo te zīmīgo krustojumu, Lielais prospekts un Lāčuplēša ielas krustojums. Nevelti ventspilnieki savu pilsētu lepni dēvē par puķu galvaspilsētu. Tieši Ventspilī reiz tapis garākais ziedu paklājs pasaulē, tādējādi uzstādot jaunu Ginesa rekordu. Arī šogad, lai pilsētu koši aicinātu viesus un priecētu vietējos, izveidota grandioza puķu dobe. Sākotnēji bija domas par puķu formām dažādām, jo šie ziedi, šīs puķas, šie simboli. Bet tad radās doma par Ventspils vienu no simboliem, raksturojošu lielumu, tie ir jūras akmentiņi. Lai izveidotu skaistās dobes, dārznieki izmantoja vairāk kā 10 000 stādu. Pilsētā šobrīd ir vairāk kā 40 puķu dobju, savukārt ziedu skulptūras nu jau ir kļuvušas par īpašu tradīciju. Pilsētu reiz daļojusi pīļu ģimene un citi dzīvnieki, taču šogad pārsteigumu pilna visus sagaidīs zaķu ģimene. Zaķu ģimene priekš labiekārtošanas kombinātu un priekš Ventspils pilsētas ir 6. topiārijas. Pirmais bija pīļu ģimene, un tas tapa 2003. gadā, un tas bija visgrūtākais, jo tad, kad atveda pīles, mēs nezinājām pilnīgi neko. Speciālisti plāno apskatēji izveidot 3 zaķus, tādējādi izmantojot vairāk kā 4000 stādiņu. Pavisam kopā zaķos plānojam iestādīt 4190 puķis. Ar uzsvaru plānojam, jo nekad nevar zināt, kas tur beigās sanāks. Laistot un kopjot krāšņo vasaras kažoku, paredzēts noturēt skaistu līdz pirmajām salnām. Savukārt pēc tam zaķu ģimene tikšot pie ziemas kažoka. Ziedu dienas Ventspilī ietvaros puķu draugu sajiets ir tikai viens no pasākumiem. Svētku organizatori sola vēl daudz dažādu pārsteigumu. Saiva Lusta, Guntis Feldmanis, Tautas balss.